Labdien, cienījamie semināra dalībnieki! Es ceru, ka jūs manu prezentāciju redzat. Un tātad pirmajā slaidā mēs redzam, sākšu ar pakāpenisku e-rēķinu ieviešanas soļiem. Kādi tad bija, kad mēs sākām ieviest rēķinu? Tātad pirmais mums ir jau 2019. gads, kad sākās e-rēķinu izmantošana valsts sektorā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tiek pārņemta direktīva par elektroniskajiem rēķiniem, un pirmais pienākums ir saistībā ar publiskā iepirkuma procedūrām, kad uzņēmumam ir iespēja izvēlēties sadarbībā ar valsts pārvaldi šos rēķinus sagatavot elektroniskajā veidā. Un tas ir tas pirmais solis, lai arī pārskatāmā nākotnē lemtu par pilnīgu atteikšanos no nestrukturētajiem rēķiniem. Tālāk mums ir 2021. gads, kad tiek apstiprināts informatīvais ziņojums par attaisnojumu dokumentu un preču piegādes dokumentu elektroniskās aprits sistēmas ieviešanu. Un šajā informatīvajā ziņojumā, tas ir 2021. gads, tiek noteikts tieši par pakāpenisko šo e-rēķinu lietošanu, sākot no 2025. gada 1. janvāra. Tālāk ir ļoti, kā saka, nākamais solis, lai ieviest e-rēķins, tas ir 2023. gads, kad notiek valsts pārvaldes ietveros vienotā pakalpojuma centra izveide valsts pārvaldē. Kāds tad ir ieguvums no e-rēķina aprites ieviešanas? Pirmām kārtām drošība un izsekojamība, automatizēta datu apstrāde, laika ietaupījums un mūsdienīga uzskaite un pārskati. Strukturēto e-rēķinu ieviešana noteikta ar grāmatvedības likumā veiktajiem grozījumiem. Proti, 2024. gada nogalē Saeima apstiprina grozījums grāmatvedības likumā, kurā ir noteikts tiesisks regulējums saistībā, kāds uzņēmumiem ir jāievēro, kad attaisnojuma dokumenta rēķinu izsniedz otram uzņēmumam saistībā ar samaksas veikšanas darījumiem. Un ir pateikts, ka rēķina samaksāšanai noformējams kā strukturēts elektroniskais rēķins. Šis noteiktais uzņēmuma pienākums saistībā par e-rēķiniem attiecas pilnīgi uz visiem grāmatvedības likums subjektiem par iekšzemē veiktajiem darījumiem. Un strukturēts elektronisks rēķins ir jāsagatavo gan norēķinos par precēm, gan norēķinos par pakalpojumiem. Tātad ar grāmatvedības likuma subjektiem mēs saprotam pilnīgi visiem uz tiem uzņēmumiem, uz tiem saimnieciskās darbības veicējiem, arī pašnodarbinātajiem, arī reliģiskajām organizācijām, arī biedrībām, zemnieku saimniecībām. Tātad ir noteikts grāmatvedības likumā pants, kad ir jāsagatavo strukturizēts rēķins. Tālāk, ko mēs redzam, grāmatvedības likums nosaka to, ka ir jāizstrādā ministra kabineta noteikumi, kurā būtu noteikta kārtība, kādā organizē un īsteno šo e-rēķina apritu uzņēmumiem, un kādā ir jāiesniedz e-rēķina dati valsts ieņēmuma dienestam sākot jau no 2026. gada 1. janvāra. Kas tālāk likumā ir noteikts? Likumā tālāk ir noteikts strukturēto e-rēķinu ieviešanas pakāpeniskums. Tas izriet no pārējas noteikumos noteiktā pienākuma. Un no pārējas noteikumu noteiktajiem pienākumiem sanāk, ka sākot jau šajā gadā, 2021. gads 1. janvārs, tad valsts pārvaldes darījumos, kad valsts pārvalde ar otru valsts pārvaldes uzņēmumu sadarbojas, tad, kad bizness, tātad uzņēmums sadarbojas ar valsts pārvaldi, vai arī valsts pārvalde sadarbojas ar biznesu. Šajos darījumos e-rēķins jau jāiesniedz bijis šogad. Tomēr pārējais noteikumos bija arī atrunāta iespēja līdz šā gada beigām šāda veida rēķinus nesagatavot. Savukārt grozījumos, kas bija noteikti
2024. gada nogalē tika paredzēts, ka no 26. gada 1. janvāra e-rēķini arī ir biznesa darījumos jāsagatavo. Bet šī norma saistībā ar biznesa darījumos tika mainīta. Kāpēc tika mainīta? Tāpēc, ka tika secināts, ka uzņēmumiem ir nepieciešams laiks, lai sagatavoties šāda grāmatvedības likumā noteiktā pienākuma izpildē, tātad, lai uzņēmums būtu gatavs otram uzņēmumam izsniegt šos e-rēķinus. Tāpat tās arī bija jāpilnveido dažādi tehnoloģiski risinājumi, lai uzņēmumam būtu vienkārši, viegli, pārskatāmi, droši, bez bažām sagatavojams šis elektroniskais rēķins. Lūk tā, un tālūk vasarā tapa grozījumi grāmatvedības likumā, kas paredz atlikšanu uz 2 gadiem. Atlikšana uz 2 gadiem saistībā ar e-rēķiniem attiecās tikai uz tādiem uzņēmumiem, kas nav budžeta iestādes. Tātad uzņēmumiem, kas nav budžeta iestādes, ir pārcelta no 26. gada uz 28. gadu. Un tāpat tās arī pienākums tādiem uzņēmumiem, kas nav budžeta iestādes, tad biznesa darījumos, pienākums šos e-rēķinu datus ir pārcelts par 2 gadiem no 26. gada uz 28. gadu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka 2026. gads, 1. janvārs, sākot no šī datuma, ja uzņēmums sadarbosies ar valsts pārvaldi, ja valsts pārvalde sadarbosies ar uzņēmumu, valsts pārvaldes ietvaros, tas nozīmē to, ka sākot no 26. gada šis pienākums ir obligāts un nav nekādas atkāpes vairāk no e-rēķina izsniegšanas. Kā arī šādi rēķini no 26. gada tiek nodoti valsts ieņēmumu dienestam. Kas notiek ar biznesa darījumos? Uzņēmums vēlas uzņēmumam izsniegt šādas e-rēķins. Tas notiek brīvprātīgā ceļā. To var darīt, ja uzņēmums ir šajā brīdī jau gatavs sagatavot e-rēķinus otram uzņēmumam. Tas ir tikai apsveicams faktors, un to jūs varat droši darīt. Tāpat es arī vēl vēlos vērst uzmanību, ja uzņēmums sadarbojas ar fizisku personu, kas neveic saimniecisko darbību, tad šādām fiziskām personām grāmatvedības likumā noteiktā prasība saistībā ar e-rēķiniem neatiecas. Tātad var uzņēmums fiziskai personai izrakstīt rēķinu tādā formā, kādā darījāt līdz šim, tās neizriet no grāmatvedības likuma noteiktā. Saistībā ar izņēmumiem, saistībā vēl ar izņēmumiem par e-rēķinu izrakstīšanu ir iespēja tāda ir atkāpe no šāda strukturizēta rēķina, ja gadījumā par darījumiem tiek izsniegts kases čeks, valsts ieņēmuma dienesta reģistrēta kvīts vai e-kvīts un biļetes. Tādos gadījumos uzņēmumam nevajag izsniegt e-rēķins. Tāpat tās arī, ja attaisnojuma dokuments par samaksu ir ģenerēts no Nacionālās veselības dienesta vadības informācijas sistēmas vai arī no, pieņemsim, nodarbinātās valsts aģentūras bezdarbnieku uzskaits un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā, tad arī e-rēķins nav jāiesniedz. Un gadījumos, kad darījumi saistīti ar valsts noslēpuma objektiem, tad arī e-rēķins nav nepieciešams izsniegt. Vēlos tagad vērst jums uzmanību uz ko. Oficiālās elektroniskās adreses likums nosaka, ka valsts iestādēm principā pienākums ir elektroniskajā saziņā izmantot e-adresi, tomēr ir arī iespēja izmantot citas drošas sistēmas. Un šeit aicinu tām juridiskām personām, tiem uzņēmumiem, kas nav vēl e-adresi sev
izveidojuši, lūdzu to darat, jo principā šāds pienākums ir jau spēkā, ka juridiskajām personām, tātad visiem, kas jau ir uzņēmuma reģistrā reģistrēti, bija pienākums adresi izveidot sākot jau no 2023. gada 1. janvāra. Tā kā tie uzņēmumi, kas to vēl nav izdarījuši, lūdzu, jums ir atlicis ļoti minimāls laiks, lai to var sakot izveidot šādu adresi. Vēlos vērst uzmanību uz to, ka principā grāmatvedības likums nenosaka, kādā veidā notiek šo e-rēķinu apriti starp valsts pārvaldi un uzņēmumiem, arī starp uzņēmumiem ar uzņēmumiem. Bet grāmatvedības likumā, kā jau es iepriekš teicu, ir dots deleģējums ministra kabinetam tiesības noteikt e-rēķinu aprites kārtību. Par to tālāk jūs informēs tieši par šo aprits kārtību, kāda ir valsts ieņēmuma dienesta pārstāvs. Un vēl es šeit aicinu vērst uzmanību to, ka no grāmatvedības likuma izriet pienākums e-rēķinus pārvērst cilvēku lasāmā formātā. Tad īsumā par to, kur var radīt strukturētu e-rēķinu datnes formātu. Principā e-rēķina apritē nav noteikts viens piegādes kanāls. Tā ir dažādi risinājumi, kā piemēram primārais ir bezmaksas valsts piegādes risinājums e-adresē. Šobrīd šī e-adrese veids tehnisks papildinājums e-adreses risinājumā. To jums arī vēlāk pēc manis pastāstīs Valsts digitālās attīstības aģentūras kolēģi. Tad ir otra iespēja izmantot operators šai e-rēķinu apritei. Un trešā iespēja ir individuālā veidā, kad uzņēmums ar uzņēmumu vienojas par aprits kanālu, piemēram, izmantojot e-pastu, starp sistēmu integrāciju vai savādāk. Par to jums arī vēlāk pastāstīs valsts ieņēmuma dienesta pēc manis. Bet kas notiek? Jā, mēs e-rēķinu tiem, kam ir nepieciešams sagatavot jau sākot no 26. gada, uzņēmumam ar uzņēmumu no 28. gada. Kas notiek, ja šāds grāmatvedības likuma prasība tiek ignorēta, tad principā netiek izpildīts grāmatvedības likuma prasības un, diemžēl, var piemērot administratīvo sodu par grāmatvedības kārtošanas normu neievērošanu. Un šis sods ir par šādu grāmatvedības kārtošanas normu neievērošanu noteikts grāmatvedības likuma 43. pantā. Un sods var būt līdz 86 naudas soda vienībām. Atgādinu, ka viena naudas soda vienība atbilst 5 eiro. Tad vēl vēlos vērst uzmanību par to, lai samazinātu administratīvo slogu, lai ieviest kādu skaidrību vairāk, tika veikti grozījumi grāmatvedības kārtošanas noteikumos, kas ir pieņemti šā gada 23. septembrī, skaidrojot, kas ir avansa priekšapmaksas rēķins. Un, jo bija neskaidrības, vai avansa rēķins ir jāizraksta strukturētā formā, vai var dzīvot dzīvi, kādu mēs dzīvojam līdz šim. Un līdz ar to tad šie grāmatvedības kārtošanas noteikumi ir papildināti 34.1 punktu, kurā ir sniegta avansa priekšapmaksas rēķina definīcija. Tātad, kas tas ir? Kas tas ir par dokumentu? Tas ir informatīvs dokuments samaksāšanai, kuru uzņēmums izsniedz par precēm, kas vēl nav piegādātas, vai pakalpojumiem, kas nav sniegti. Ir gadījumi, kad mēs vispār nezinām, vai šāds avansa priekšapmaksas rēķins tiks apmaksāts vai netiks apmaksāts. No grāmatvedības kārtošanas noteikumiem izriet, ka avansa rēķins nav obligāti jāizraksta strukturētā elektroniskā rēķina veidā. Tas paliek uzņēmuma ziņā. Bet kas notiek, ja uzņēmums ir izvēlējies, vienojoties ar otru uzņēmumu, ka šis avansa rēķins tiks sagatavots strukturēta elektroniskā rēķina veidā, un tas būs pilnībā apmaksāts? Un tad ir jautājums, vai man ir vēl jāizraksta kāds šis rēķins samaksāšanai, vai ir vēl viens rēķins jāizraksta? Un tad izriet, kad var nesagatavot šo atsevišķo gala rēķina samaksāšanai.
Šeit neiet runa par preču piegādes dokumentu sagatavošanu. Šeit iet runa par to, ka nevajag rēķinu samaksāšanai vairāk gatavot. Bet, protams, to var arī darīt. Tas ir atkal katra uzņēmuma ziņā. Ir jāizvērtē, principā, kāda ir jūsu situācija uzņēmumā. Lūk, un tad ir jautājums arī, kādā veidā mēs labosim iepriekš izrakstīto rēķinu, e-rēķinu, gadījumā, ja šis rēķins ir nepareizs, neprecīzs, ir jālabo kāda mums kaut kāds ieraksts. Un līdz ar to, lai ievies lielāku skaidrību, arī grāmatvedības kārtošanas noteikumos noteikumi tika papildināta 25 punktu, kurā ir skaidrots par koriģējošo rēķinu. Tātad tas ir attaisnojuma dokuments, ar kuru labo vai atsauc, anulē iepriekš izsniegto attaisnojuma dokumentu samaksāšanai e-rēķinu. Koriģējošo rēķinu, ja iepriekš ir sagatavots tātad izsniegšanai rēķina samaksāšanai e-rēķina formā, ir arī jāsagatavo strukturēt elektroniskā rēķina veidā. Un šajā koriģējošā rēķinā ir jābūt obligāti atsauce uz iepriekš izrakstīto e-rēķina numuru, kuru labo vai atsauc. Ja varētu tādā veidā šos divus dokumentus kopā savienot. Un ņemot vērā to par cilvēku lasāmo valodu, cilvēku lasāmo formātu, bija dažādi jautājumi arī un daudzas neizpratnes, arī grāmatvedības kārtošanas noteikumi 31 pants ir papildināts tātad ar šo pantu, kas nosaka, ka, ja attaisnojuma dokuments ir noformēts kā strukturēts elektroniskā rēķina, tad ir obligāts pienākums to attēlot cilvēku lasāmā formātā, datora vai citas ierīces ekrānā, lai būtu iespēja veidot šo atvasinājumu papīra formā izdruku. Paldies! Tas bija īsumā, par ko es vēlējos jūs informēt.